Ja mēs tur iestrēgsim, ar mums būs cauri. Tieši no šīs klints malas es varu nokrist, un es sāku jukt prātā. Man tūlīt vajag dabūt ēdienu. Es nezinu, kur pie velna mēs šovakar gulēsim. Sēdi tieši tur pie ugunskura un vienkārši gatavo. Jā, tur noteikti ir šķidrums. Ja mani notriekt kāds no šiem puišiem, ar mani būtu cauri. Ak, mans dievs, puiši! Nākamās 2 dienas es izdzīvošu tieši uz šīs klints, pilnīgi bez ēdiena, ūdens un pajumtes. Mēs izpētīsim šo zemi šeit, lai redzētu, vai varam izdzīvot un izturēt līdz rītdienas rītam. Šis būs traks izaicinājums, vecīt. Es eju ļoti uzmanīgi, jo apkārt ir daži no bīstamākajiem kaktusiem. Tur lejā ir virpuļi. Ja es tur iekrītu, būs lielas nepatikšanas. Es mēģināšu ātri nokāpt pa šo klinti, lai parādītu, kas man ir mugursomā, kas mums palīdzēs izdzīvot nākamās 2 dienas. Laižam lejā, ļaujiet man nokāpt. Paldies. Ja es tur iekrītu, man būs lielas nepatikšanas. Te lejā ir lielāks kritums. Mēs no šejienes prom netiksim līdz rītdienas rītam. Mums nav ne ēdiena, ne ūdens, ne pajumtes. Un kaut kā mums šeit ir jāizdzīvo. Es nezinu, kā mēs to izdarīsim, bet man mugursomā ir daži resursi. Es jums parādīšu. Pirmkārt, man te ir manas niršanas pleznas. Tas mums palīdzēs pārvietoties okeānā, ja gribēsim mēģināt atrast kādu ēdienu vai vienkārši izpētīt, kas tur ir. Otrkārt, mums ir šis tradicionālais rokas šķēps. Šī lieta ir diezgan bezpalīdzīga, vecīt. Redzi, aizmugurē tam ir neliela gumijas lente. Būtībā tu palēls to atpakaļ un izšauj šos dzeloņus uz kādu zivi, vecīt. Cerams, ar šo mēs varēsim atrast kādu nopietnāku pārtiku. Šī lieta būs ļoti noderīga, tas ir skaidrs. Labi, mums te ir drons, tas mums īsti nepalīdzēs. Mums ir GoPro un GoPro baterijas, tas mums arī nepalīdzēs. Mums ir mūsu niršanas maska. Acīm redzot, tā palīdzēs mums redzēt zem ūdens, lai mēs varētu cerēt nomedīt kādu zivi vai kādu citu dzīvnieku. Es nezinu, ko es ēdīšu nākamajās pāris dienās, puiši. Tā kā šī lieta būs ļoti noderīga. Te ir tēkrekls. Tas palīdzēs man naktī saglabāt siltumu, pasargās no visiem kukaiņiem un arī no šiem asajiem akmeņiem, uz kuriem mēs tagad sēžam. Jo, jā, teikšu godīgi, tas man mazliet sāpina pakaļu. Pēdējā lieta, kas mums ir mugursomā, ir tērauds un krams. Un kā jūs redzat, šajā somā vairs nekā cita nav. Tas arī viss, kas mums būs nākamās 2 dienas. Es nezinu, kā pie vēlna mēs šeit izdzīvosim. Šis būs ļoti grūts izaicinājums. Bet sāksim izpētīt mūsu mājvietu un paskatīsimies, ko varam izmantot gar šo klints nogāzi. Labi, tagad, kad esam nolēmuši, ka nākamās 2 dienas nepametīsim šo klints nogāzi, es gribu sākt izpētīt apkārtni un paskatīties, ko varam atrast, kas mums palīdzēs šeit izdzīvot. Es gribu atrast kādu vietu, kur varētu būt kaut kāda ēna, jo šobrīd mani šī saule vienkārši cep dzīvu. Te ir tāda kā ēnaina mala, bet nezinu, vai jūs to varat redzēt. Šeit apkārt lidinās apmēram 1000 kukaiņu. Piespiedies cieši klātam. Tas nestrādās. Labi, mums jāatrod kaut kas lielāks par to. Tas nestrādās, puiši. Šī izskatās pēc diezgan laba vietas. Mana mugursoma ir iesprūdusi. Esmu iestrēdzis. Tiec no tā ārā. Tā, nu ir. Labi. Mēs ceļamies augšā. Ak, Dievs, domāju, ka tas būs nedaudz ērtāk. Es mēģināšu atrast kādu veidu, kā padarīt šo klints nogāzi ērtāku. Vismaz mums ir kāda ēna un aizsardzība. Problēma ir tāda, ka visa šī klints nogāze ir apaugusi ar kaktusiem, cilvēki. Ļaujiet man jums kaut ko pateikt. Tas nav pārāk patīkami uz kailas ādas. Tāpēc es mēģināšu uzrāpties šeit augšā. Es mēģināšu padarīt to kaut cik ērtu. Nezinu, vai tas vispār ir iespējams. Mēģināsim iekārtoties tepat ēnā. Atpūtīsimies pāris stundas. Izdomāsim plānu savākt ēdienu, ūdeni un laikam uzlabot šo patvērumu. Un tad skatīsimies tālāk. Es daru tā, ka savācu visas šīs lapas un vienkārši lieku tās uz šīs akmeņainās malas tepat. Tas nodrošinās kaut kādu laikam aizsardzību pret šiem akmeņiem tepat. Tā, mēs varam uzbūvēt kaut ko līdzīgu putna ligzdai cilvēkam. Vai tas vispār ir iespējams? Nezinu. Mēs padarīsim to iespējamu. Labi, ejam. Mēs būvējam putna ligzdu cilvēkam. Labi, mazulīt, mēs tagad būvējam putna ligzdu. Viss, kas man vēlāk būs jādara, ir jāieliek dažas olas, kad ies vaļā pa īstam. Oh, wow! Godīgi sakot, tas patiešām saspies pakaļ vairāk nekā gaidīju. Jūs varat iedomāties, kā naži nepārtraukti duras mugurā, kamēr mēģina vienkārši atpūsties. Tieši tā tas šobrīd ir uz šiem akmeņiem. Nu labi, puiši, reālā izdzīvošanas situācijā, ja es šeit būtu pilnīgi viens uz dažām dienām,
gaidot palīdzību un tam līdzīgi, tieši tā arī vajadzētu rīkoties. Jūs gribētu atrast kādu aizsegu pret sauli, ko varat uzstādīt, lai saglabātu pēc iespējas vairāk enerģijas, un tad iziet saulē tikai tad, kad tiešām vajag meklēt ēdienu, ūdeni vai uzlabot patvērumu un tam līdzīgi. Un tieši to mēs šobrīd arī darām. Mēs vienkārši sēžam uz šīs klints sienas, mēs vienkārši atpūšamies. Ko mēs darīsim? Mēs drīz sāksim izpētīt apkārtni, paskatīsimies, vai varam atrast ūdeni, ēdienu un uzlabot šo patvērumu. Un tad, cerams, ar laiku mēs varēsim to padarīt arvien labāku. Bet es nezinu, ko pie vēlna mēs ēdīsim. Un es nezinu, kur pie vēlna mēs šovakar gulēsim. Es šobrīd jūtos kā Gollums savā mazajā alā. Kā dārgumiņš. Tieši to es arī daru, vecīt. Es vienkārši esmu iekārtojies šajā mazajā, laikam, alā uz šīs klints. Ko es daru, vecīt? Es esmu tāds muļķis. Solu jums, puiši, kad es teicu dārgumiņš, man nevajadzēja jūs nobiedēt. Atvainojos. Es vienkārši atpūšos šeit. Es tevi no tā neaturēšu, veids papenfus. Labi, iesim prom no šejienes. Sāksim kustēties. Paskatīsimies, ko varam atrast. Jābūt uzmanīgiem ar šiem uzplūdiem, kas nāk cauri. Sāksim virzīties šajā virzienā. Aiziet! Redz to tur lejā. Mēs varam tos izmantot. Dodamies lejā turp. Esiet uzmanīgi ar šiem viļņiem, kas tagad nāk cauri. Bet ko mēs darīsim? Mēs izmantosim šo akmeni un ar to atdalīsim dažas no šīm austerēm tieši no šīs mazās klints sienas šeit. Tātad mēģināsim atrast kādas lielākas un atdalīt tās. Tās nav īpaši lielas, bet te ir viena laba. Tieši tur. Mums ir svaigas austeres, draugs. Noplēstas tieši no šīs klints. Pamēģināsim tās. Tas patiesībā ir tiešām garšīgi. Kas pie velna? Austeres man ir iepatikušās. Labi, noplēšam vēl dažas. Šī ir gatava. Paskaties uz to tur. Dabūsim to nost. Sāļš, krēmīgs un vienkārši sasodīti garšīgs. Labi, savāksim vēl dažus no tiem. Tie ir viegli iegūstami uzturvielu avoti. Paskaties, kā ūdens šobrīd ļoti strauji atkāpjas. Man šķiet, ka austeres ir tādas, vai nu mīli, vai neieredzi. Vai nu tev tās patīk, vai arī nē. Ieraksti komentāros tagad, spamojiet komentārus, ļaujiet man zināt, vai jums tās patīk. Puiši, es tikko atradu īstu zeltu. Paskatieties uz šo, bet mums jābūt uzmanīgiem. Jūs varat redzēt šeit lejā pie ūdens. Te ir pilns ar gliemežiem. Mēs patiesībā varam tos izmantot. Labi, paņemsim dažus no tiem. Paskatieties uz šo. Šeit jūs varat redzēt šos mazos gliemežus. Mēs varam tos salasīt. Vienkārši jāpārliecinās, ka mūs neapšļāts vilnis. Labi, mēs esam salākuši veselu kaudži ar gliemežiem. Jūs varat redzēt, ko es darīšu. Es ielikšu tos aizmugurējā kabatā. Šos mēs patiesībā varam vēlāk pagatavot uz uguns. Tad varēsim tos atvērt un kārtīgi notiesāt. Šiem vajadzētu labi iet pie dūšas, tāpēc paturēsim tos rezervē. Bet es vēl joprojām gribu atrast kaut ko sātīgāku ēšanai vēlāk. Tad arī izmantosim rokas šķēpu. Mēs iesim gar šo klints malu tepat un cerams, ka ar to rokas šķēpu varēsim atrast kādu ēdienu. Paskaties uz šo mazā, mums ir milzīga ala. Tas ir traki. Pagaidi, tur iekšā ir tik daudz sikspārņu. Nezinu, kā jums, bet sikspārņi mani mazliet biedē. Viņi ir tādi nedaudz rāpojoši. Tā kā jā, varbūt tas, ka viņi var pārnest trakumsērpu, ir iemesls, kāpēc man bail. Ja mēs tur apakšā iestrēgsim, ar mums viss būs cauri. Šaļi, šie viļņi, kas šeit ieplūst, ir nenormāli. Te ir tikai akmeņi, savs rifs. Jūs varat redzēt turpat. Paskatieties uz to. Tieši turpat. Tā ir droša nāve tajā alā. Es nezinu, kas ir sliktāk. Milzīgie viļņi, kas trietās pret klintīm, vai sikspārņi. Godīgi sakot, es droši vien izvēlētos viļņus, nevis sikspārņus. Labi, jūs varbūt domājat, ka esmu dīvains, bet es tikko atradu kaut ko diezgan foršu. Daudz cilvēku tērē daudz naudas, lai dotos uz spā vannām un tam līdzīgām vietām. Šobrīd mums pašiem ir sava spā vanna dabā mazulīt. Puiši, laikam es varu vienkārši atpūsties šajā mazajā spā vannā uz brīdi. Vienkārši atpūšos, vēlāk izdomāsim, kā pie velna mēs dabūsim ēdienu un kur gulēsim. Jo nezinu, vai jūs redzat šos akmeņus aiz manis, tie ir gandrīz kā žiletes. Tā kā mana mugura pa nakti būs pilnīgi nobērsta. Tātad jā, man jāizdomā, kur gulēt,
Bet vispirms mēs peldamies. Jā! Es pat neiedomājos, bet ceru, ka šajā spā vannā nav zušu vai krabju, jo tie varētu uzreiz ielīst manā melnajā caurumā. Viņiem nav kur paslēpties. Es esmu tāds dīvains. Ir dīvaini, ka es te smējos par saviem jokiem. Vienkārši sāk palikt traki, čaļi, ka pārāk daudz laika pavada viens pats ar sevi. Jā, čaļi, labi, es eju ārā no spā vannas. Mēs tu nevaram palikt mūžīgi. Es gribu paskatīties, vai varam atrast vēl kaut ko ēdamu. Ejam! Šis kaktus te, tas patiesībā ir dzeloņbumbieris. Ja mēs varam atrast augļus, kas no tā aug, mēs droši vien varam to sapēst. Bet vienīgie augi, ko es redzu, ir pašā augšā tur. Un ļaujiet man jums pateikt, nav nekādas iespējas, ka es kāpšu pa šo klinti pēc šiem kaktusiem. Jo ja es iekrītu tur ir milzīgas paisuma straumes, kas atnes visu drazu, un tā vienkārši paliek šajos paisuma baseinos. Es domāju, ka mēs savāksim nedaudz no šī. Paskatieties uz šo! Tas vienkārši neizskatās pareizi, vai ne? Visas šīs plasmasas maisiņi vienkārši stāv šeit. Mēs varam tos paņemt līdzi, kad rīt no rīta iesim prom. Tā, jā, iesim ielikt šo mugursomā. Ak, mans dievs, puiši, paskatieties uz šo! Es tiešām atradu misteru krabu. Krabs, viņš sēdējis uz akmens žūstot saulē. Bet paskatīsimies, vai viņš garšo kā sasodīts krabīšu burgers. Pietiek. Garša nav ne tuvu sasodītajām krabīša burgeram. Labi. Tas nav ēdams. Turpinam tālāk. Atradu šo izvirzījumu tieši šeit. Skaties uz šo. Tam ir tāda kā plakana aizmugure. Tieši šeit. Vismaz tas ir ēnā. Tāda kā plakana aizmugure. Bet paskatieties, nav kur apsēsties. Jūs redzat, ka te ir tikai šī mazā vietiņa, kur apsēsties. Tāpēc es domāju, ja es varētu pārvelt šo milzīgo, laikam, akmeni šurp, lai izveidotu kaut ko līdzīgu krēslam. Labi, mēs pārvalkam šo akmeni un taisam sev gultu. Tas notiek. Aiziet, Vado! Beidz, labi, kas notiek. Aiziet! Tas īsti nestrādāja, vai ne? Tas mazliet pakustējās. Labi. Tas nestrādā. Paskaties uz šo zirnekli, draugs. Tur viņš ir. Lūdzu. Nu, draugs. Nāc ārā no šejienes. Tur viņš ir, tieši tur, tu vari viņu redzēt. Labi, es šobrīd jūtos mazliet sakaut. Es mēģināju pārvietot to akmeni tur, bet man nesanāca. Tāpēc mēs esam atpakaļ putna ligzdā. Es domāju, ka šī būs vieta, kur mums puiši šonakt nāksies gulēt, ja es neko citu neatradīšu. Tātad mums vienkārši būs jāsaspiežās šajā putna ligzdā un jāpadara tā par īstu putna ligzdu. Šī nebūs laba nakts. Tas ir skaidrs. Labi, es pēdējās 2 stundas esmu atpūties putna ligzdā un sāku jukt prātā. Man tūlīt vajag ēdienu. Lecam ārā ar šo rokas šķēpu. Mēs dodamies uz to dziļo ūdeni pie tās kraujas un skatīsimies, vai varam kaut ko dabūt. Aiziet! Gandrīz paslīdēju. Labi, puiši, es lecu tieši no šīs kraujas iekšā ūdenī. Gatavi? 3, 2, 1! Vai tam nevajadzētu? Tas bija labs lēciens, puiši. Šeit ir spēcīga straume. Tāpēc ātri uzvelkam šo masku, uzvelkam pleznas, paskatīsimies, vai varam atrast kādu ēdienu. Aiziet! Burtiski tiklīdz es ielēcu, mēs atradām Nemo. Paskatieties uz šo!
Es ilgi dzenājos pakaļ šim puisim, un beidzot mēs viņu dabujām, draugs. Tomēr mūs vajag dabūt vēl vairāk ēdiena, puiši. Ar šo man vakariņām nepietiks, tāpēc iesim atpakaļ un paskatīsimies, vai varam dabūt vēl vienu vai kaut ko mazliet atšķirīgu. Aiziet! Man te ir liela zivs. Viņa tikko iegāja šajā bedrē un vienkārši tur sēž. Paskaties uz to, mīļā. Mums ir īsts milzenis. Tas ir! Ak, mans Dievs! Neticu, ka es to noķēru ar roku šķēpu! Kas par traku! Esmu sajūsmā! Ak, mans Dievs, puiši! Es neticu, cik labi mums tur gāja! Es šobrīd esmu tik sajūsmināts! Puiši, paskatieties uz šo absolūto skaistuli tepat! Šo sauc par sprūdraģu zivi! Un iemesls tam ir tas, ka viņiem šeit augšā ir šī lieta, kas izskatās kā pistoles sprūda mehānisms, redzat? Bum, bum, bum! Tāpēc arī šo sauc par sprūdraģu zivi. Kā jūs redzējāt, viņš tā kā iešāvās caurumā. Un es vienkārši iespraudu savu šķēpu tur iekšā. Man pat īsti nevajadzēja viņu šaut. Un jā, mēs viņu dabujām. Šīs radības, puiši, ir zināmas arī ar to, ka uzbrūk cilvēkiem. Viņas aizstāv savas līgzdas par katru cenu. Un ja jums trāpatie zobi, kā redzat, būsiet lielās nepatikšanās. Es domāju, ka šī radība ar tiem zobiem varētu apēst pat sasodītu ābolu caur tenisa raketi. Tā kā jā, vēlāk būs labs ēšanai. Esmu tik sajūsmināts. Un man vēl viens ir aizmugurējā kabatā. Ļaujiet man to ātri izvilkt. Es esmu vienīgais cilvēks, kurš tur zivis aizmugurējā kabatā. Labi, ļaujiet man izvilkt šo zivi no savas aizmugurējās kabatas. Labi, es viņu dabūju. Viņš visu laiku man dūra pakaļā ar saviem dzeloņiem, bet paskatieties uz šo sliktais puika. Es domāju, ka šis droši vien ir sieves mātes zivs, Indonēzijas ekvivalents. Tagad Austrālijā, puiši, mums ir tāda zivs, ko sauc par morvongu, un to sauc par sievas mātes zivi. Iemesls tam ir tāds, ka šo zivi vajag dot savai sievas mātei. Tā vispār negaršo labi. Un es domāju, ka šī droši vien ir Indonēzijas ekvivalents, puiši. Es viņu mazliet padzināju apkārt. Skatieties, viņš nav nekāds briesmons, bet vēlāk būs labs ēšanai. Redzēsim, vai viņš ir pelnījis nonākt pie sievas mātes, vai arī es pats viņu varu apēst. Tā kā man nav sievas mātes, tad jebkurā gadījumā es viņu ēdīšu. Vārdi nevar aprakstīt, kā es šobrīd jūtos, puiši. Mēs izgājām tur, medījām ar sasodīto rokas šķēpu, un mēs to paveicām. Es šobrīd esmu tik sajūsmināts, jā! Labi, es tikko esmu iekārtojies savā ligzdā. Es mazliet atpūtīšos šeit, pagaidīšu līdz saule mazliet norietēs, un tad es domāju, mēs liksim to zivi uz uguns. Man šeit ir vēl dažas lietas, ko gribu jums parādīt, kas cerams padarīs to zivi garšīgāku. Es jums parādīšu, kad sāksim to gatavot. Būs lieliski. Ja es tur nokristu lejā, ar mani būtu cauri, vecīt. Labi, es tikko atradu šeit uz šīs klints tādu kā ēnainu vietiņu. Jūs varat redzēt, tur lejā ir tas grāvis. Es vienkārši mazliet atpūtīšos šeit. Man jāpārliecinās, ka neaizmiegu vai kaut kas tam līdzīgs. Jo, ja es aizmigšu un apgriezīšos, es gandrīz noteikti noripošu tieši šajā nāves slazdā. Tātad es vienkārši atpūtīšos uz šīs klints tieši šeit. Patiesībā tas nemaz nav tik slikti. Tātad es vienkārši nedaudz atpūtīšos šeit un ļaušu laikam paiet. Un tad mēs uzliksim to zivi uz uguns. Laiks šobrīd iet tik lēni. Labi, draugi, es šobrīd jūtos
Viss sāļš un noputējis, vecīt. Es šeit ēnā sēžu jau kādas 3-4 stundas. Laikam jau ir laiks doties un mēģināt atrast kādus resursus, ko varam izmantot, lai iekurtu uguni un pagatavotu zivis, ko noķērām nedaudz agrāk. Es jūtos tik apdedzis saulē un tik sāļš. Es domāju, ka došu sev 1 stundu, lai tagad tiktu no šīs klints. Jāatrod kādi resursi, jāsagatavo ēdiens, jāpēd, un tad mums būs jāatgriežās šeit, lai pārlaistu nakti. Cilvēki, tā atgriešanās nebūs nekāda jautrā. Bet nu labi, iesim sameklēt dažus resursus gar šo klints malu. Te ir nedaudz koksnes un viss tam līdzīgs. Iesim paskatīties, vai varam kaut ko atrast, jo, kā jūs redzat, te tiešām nav nekā, tāpēc man nav iespējas iekurt ugunskura. Noliekam mūsu zivis tieši šeit. Ak, cilvēki, paskatieties uz šo skaistā Indonēzija, cilvēki. Tas ir vienkārši neticami. Mums ir palmas, draugi. Tur augšā ir kokosrieksti. Un šeit mēs kurināsim savu pēcpusdienas ugunskura. Vārdi nevar aprakstīt, cik labi ir tikt prom no tās klints, draugi. Mēs tikko esam atnākuši, es sev dodu 1 stundu. Tas arī viss. Tik daudz man ir atļauts pagatavot, laikam, visu mūsu ēdienu. Un varbūt mēs varēsim atrast kādu kokosriekstu vai ko tam līdzīgu, lai vēlāk varētu padzerties. Labi, šobrīd rīcības plāns. Mēs salāksim dažus materiālus, ko varam izmantot, lai iekurtu uguni. Uz tās klints tiešām nebija nekā, draugi. Tāpēc es nezinu, kā jūs sagaidat, ka es izdzīvošu, ja man tiešām nav nekāda iespēja iekurt uguni. Tātad mēs tagad vācām materiālus ugunī. 1 stunda. Uzliksim zivis cepties. Un tad atgriezīsimies tur uz nakti. Nezinu, kāpēc es turpinu sev to atgādināt. Labi, es savākšu veselu kaudzi ar šo. Mēs visu šo varam izmantot ugunī. Ugunskuru iekursim tieši šeit. Nolieks to tur. Labi, mums tagad ir dažas lielas pagales. Es gribu atrast kaut kādu iekuru šeit augšā, ko varam izmantot, lai aizdedzinātu šo uguni. Un tad mēs varam to uzbūvēt lielāku un likt zivi virsū. Es esmu sasodīti izsalcis. Es visu dienu neko neesmu ēdis. Un jā, es esmu arī ļoti izslāpis. Tātad varbūt mēs varam atrast kādu kokosriekstu vai kaut ko tam līdzīgu. Kā redzat, te ir daudz kokosriekstu palmu. Es iešu paskatīties, vai varam atrast kādu šķidrumu. Paskatīsimies te gar malu, tikai lai šie man neuzkrīt virsū. Apskatīsimies ātri. Nē! Šis jau ir atvērts. Jā, man paņemt šo. O, šajā ir šķidrums iekšā. Tas nav svaigs jauns kokosrieksts, bet tajā ir šķidrums. Jūs varat redzēt, ka tas burtiski sāk dīgt tieši tur. Es mēģināšu dabūt šķidrumu ārā no šī puiša. Nezinu, cik svaigs tas būs, bet tas būs vienīgais šķidruma veids, kas mums būs. Citādi mums vienkārši būs jāpaciešās līdz rītdienai. Mums tagad laikam ir kaut kāds šķidrums. Tagad tikai jāatver šis brīnums. Ejam savākt vēl mazus žagarus šim ugunskuram. Un tad mums burtiski būs ēdiens un ūdens līdz rītdienai. Bet tas izskatās tiešām labi. Redzi, šis ir pavisam viegls sauss zāles kūlīts. Kamēr mēs ņemam tikai sauso, viss būs ideāli. Es gribu vienkārši pārbraukt ar rokām tam cauri. Un viss, ko es paceļu, ir nokaltušas daļas. Tātad tas viss ir miris. Labi, es nezinu, kādu zīmi Dievs man šobrīd mēģina dot, bet te atkal ir kaut kāds krūšturis. Kāpēc es vienmēr atrodu sieviešu krūšturis pludmalēs, ka te pētu apkārtni? Te mums ir vēl nedaudz koksnes. Turpat ir kaut kāda balta viela. Skālī. Labi, puiši, es šobrīd esmu šeit lejā un vācu krājumus. Un mums te ir īstena leģenda, vietējā leģenda. Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Labi, viņam nav vārda. Tas ir putu? Nāc. Viņu sauc Komangs. Komangs. Labi, visi Indonēzijā saucās vai nu putu vai Komangs. Tātad viņu sauc Komangs. Tu dari tā ar dūrēm. Tā, re, aiziet. Labi, es patiesībā uzaicināšu viņu paēst zivis. Ja viņš paliks šeit lejā, es iekuršu šo uguni un tad mēģināšu viņu pasaukt. Pašlaik ar tulkošanu daudz nesanāk sarunāties. Tātad es iekuršu šo uguni, puiši. Mēs to aizdedzināsim un tad šī leģenda varēs paēst zivis. Tas ir tas, par ko viss ir dalīšanās. Bet jā, mēs vēlāk atgriezīsimies pie tās klints. Tagad iekursim šo uguni. Mums ir visi nepieciešamie materiāli. Ir pienācis patiesības brīdis. Ir laiks gatavot vakariņas saulrietā. Puiši, mums te ir tērauds un krāms. Jūs redzat, kā mēs aizdedzinām šo lietu? Mēs sākam gatavot. Ja vietējie vēlēsies, mēs viņus aicināsim pievienoties mums uz kopīgu maltīti. Šobrīd daudz nerunājam, puiši. Es pat nezinu, ko viņiem teikt.
bet es gribu iekurt šo uguni. Es gribu uzlikt šo zivi uz uguns, un tad redzēsim, vai varēsim viņus aicināt šurp. Un tad mums pēc stundas būs jāatgriežās pie klints, lai tur pārnakšņotu. Tas būs jautri. Paskatieties uz šo. Mums uguns ir iekurta. Aiziet! Jā! Labi padarīts, draugs. Draugs. Labi, puiši. Man bija grūti iekurt uguni ar krams. Un Komangs man tur augšā ieraudzīja. Viņš vienkārši atnāca lejā ar veco labo sērkociņu. Un viņš saka, draugs, ko tu dari ar krams? Viņš vienkārši izmanto sērkociņu. Un paskatieties uz šo tagad. Mums uguns ir iekurta. Es domāju, ka šeit ir īsts leģenda. Komangs! Mums nāksies dalīties ar zivīm, tāpēc tu arī paņem daļu zivju kopā ar mani. Labi, mēs pagatavojām zivis. Tātad mēs gatavosim zivis. Es un šis leģenda tepat. Puiši, šī no solo izdzīvošanas misijas ir pārvērtusies par to, ka esmu atradis vietējo uz pludmales un tagad kopā ar viņu gatavoju ēdienu. Bet tā tas vienkārši notiek ar mani, puiši. Šeit mēs visi dalāmies ar labām vibrācijām, labu noskaņojumu šeit Indonēzijā. Tātad mēs iekuram uguni, mēs gatavosim zivis. Hei, leģenda aiz manis, pūš uz uguns. Viņš vienkārši nodrošina ugunī skābekli. Mums tepat ir mūsu zivis, puiši. Tātad šī acīm redzot ir tā sievas mātes zivs, par kuru mēs runājām nedaudz agrāk. Šo te var vienkārši likt tieši virs uguns. Mēs ieliksim kociņu tieši tās rīklē un uzliksim šo uz uguns. Tā būs labi. Šo te es gribu jums parādīt, kā mēs varam to notīrīt. Būtībā, puiši, tām ir ļoti bieza āda, kā redzat. Un ko es darīšu? Es vienkārši satveršu šo ādu un cerams varēšu to noplēst visu vienā piegājienā. Es vienkārši novelku šo ādu atpakaļ. Jūs varat redzēt šeit, puiši, uz šīs zivs. Es vienkārši novelku to nost. Es un Komangs, mēs kopā dalīsimies ar šo pludmalē. Cik forši! Paskatieties uz šo! Tas burtiski viss nāk nost vienā piegājienā. Labi, Komangs fonā ir kārtīgi iekūris uguni. Es tikko notīrīju šo zivi. Jūs varat redzēt to zivi turpat. Tas viss ir tikai gaļa. Un tad šo te mēs varam likt tieši virs uguns. Tātad, Komang, jā, mēs to dalīsim. Es tikai paņemšu šo koka gabalu. Jūs varat redzēt tieši tā. Un ko es darīšu? Es to ieduršu tieši zemē, blakus mūsu ugunī. Tieši tā. Pārliecinies, ka tas treknais gabals paliek tur, kur ir un nekustās. Un viņš var sēdēt tieši tur blakus ugunī un vienkārši cepties tieši tā. Es nezinu, kur Komangs ir pazudis, bet es viņu saukšu atpakaļ. Ir tiešām grūti viņu noturēt šeit, puiši, jo viņš vienkārši klīst apkārt. Viņam acīm redzot ir darbi un pienākumi, kas jādara. Tāpēc es viņu saukšu atpakaļ, jo viņš man palīdzēja iekurt šo uguni. Es esmu diezgan pārliecināts, ka šī varētu būt Komanga saimniecība vai kaut kas tam līdzīgs šeit augšā, jo viņš vienkārši turpina izpētīt visus šos kokus. Es nezinu, kur viņš dodās. Tagad es jūtos vainīgs. Viņš burtiski tikko man palīdzēja ar šo uguni, un viņš vienkārši pazuda. Es mēģinu viņam pateikt bakar, kas šeit nozīmē kaut ko līdzīgu grilēšanai, bet viņš man šķiet īsti nesaprot, ko es cenšos pateikt. Tā kā... Cerams, ka viņš atgriezīsies lejā. Vismaz viņš varēs nobaudīt kādu no šīm zivīm. Nav daudz vietu pasaulē, kur tu burtiski cīnīsies, lai iekurtu uguni ar tēraudu un krams. Viņš atnāk ar kastīti sērkociņu, aizdedzina man uguni un tad vienkārši dodās tālāk savās gaitās. Es nezinu, kur viņš tagad ir pazudis. Domāju, ka viņš ir tur augšā krūmos vienkārši vāc kaut ko. Es domāju, ka visas šīs augļu koki un viss pārējais ir tur augšā. Cerams, ka mēs varēsim viņu atsaukt lejā un iesaistīt gatavošanā, jo Komangs ir īsts leģenda. Paldies tev, brāli! Tu tiešām man palīdzēji. Es mocījos, lai iekurtu šo uguni. Atvērsim to vaļā. Es nolobu šo kokosriekstu. Paskatīsimies, vai šajā brangajā kokosriekstā ir kāds šķidrums iekšā. Es vēlos, lai man tagad būtu mačete, bet man tās nav. Tātad mēs to gandrīz esam atvēruši. Es vienkārši gribu visu šo noņemt. Es droši vien varētu to tagad pāršķelt, bet es gribu noņemt visu šo apvalku, lai varu jums parādīt, kā izskatās pats rieksts. Jā, tur noteikti ir šķidrums iekšā. Labi, pēdējais gabals. Labi, mēs to esam izdarījuši. Te ir mūsu kokosrieksts. Labi! Jūs varat redzēt, ka tas jau ir sācis dīgt. Tātad es to atvēršu un paskatīšos, vai tur ir kāds šķidrums. Tas varētu visu mainīt. Lūk tā. Ak, mans Dievs. Tur nebija daudz, bet tas bija tik garšīgi. Un paskaties uz šo vecīt. Redzi šo kokosriekstu te? Tam iekšā ir šī bumbiņa.
Tas ir tāpēc, ka tas sāka dīgt. Tā ir kā liela putu bumba, un tu patiesībā vari to visu apēst. Tas patiesībā ir daļa no kokosrieksta ataugšanas. Un, es domāju, sāk izplatīties. Paskaties uz to. Viņš ir tik labs. Pēc tekstūras tas ir kā sasmalcināts ledus. Es pat nejokoju, bet tas ir vienkārši nerekamī. Ak, Dievs, vecī, tas kokosrieks man atdzīvināja. Es tagad jūtos daudz labāk, bet paskaties uz šo. Šī uguns burtiski deg ar pilnu jaudu, un paskaties uz šo skaisto zivi. Tu joko, cilvēku? Paskaties uz to, vienkārši nedaudz apgriežu tās turpinās cepties tieši turpat. Bet man ir neliels triks, ko vēlos izmantot, lai padarītu šo zivi garšīgāku. Es jums parādīšu, bet mums mazliet jānolaižās šeit lejā. Tas ir kokosrieksts, ko mēs jau praktiski esam atvēruši. Ko es vēlos izdarīt, ir paņemt nedaudz koraļu tieši šeit, un tad es vienkārši nokasīšu šo kokosriekstu šādi. Un ko es daru? Es vienkārši saberžu visu šo, laikam, sulu un visu mīkstumu un visu pārējo šajā kokosriekstā. Jūs varat redzēt. Un mēs patiesībā varam izmantot to visu, iemērt mūsu zivi tajā un radīt skaistu, laikam, kokosriekstu garšu. Mēs paņemsim šo pastu un varam to uzklāt uz zivju ārpuses. Un tas būs vienkārši lieliski. Tas piešķirs zivī saldumu. Paskaties uz to zivi turpat. Tā ir tik sulīga, cilvēki. Tu to vari redzēt. Paskaties uz to. Es ļaušu tai mazliet atzist. Es nolikšu viņu tieši tur. Noņem arī otru nost. Ja jūs tagad varētu sauost šo smaržu, tā ir neticama. Es vienkārši noplēsīšu nedaudz gaļas tieši no viņa ķermeņa. Pamēģināsim, paskatīsimies, kā tas garšo. Es nekad iepriekš neesmu ēdis šādu. Gaļa izskatās ļoti laba un balta tieši šeit. Labi, pamēģināsim tīru un tad pagaršosim ar kokosriekstu. Trigezības! Tas ir garšīgi, cilvēki. Es noteikti vēlreiz nošautu kādu no tiem. 100% gaļa ir ļoti stingra. Tas patiešām ir neticami. Kas to būtu domājis? Triggerzivs. Labi, paņemsim mazliet gaļas, pamēģināsim to ar kokosriekstu. Ar to kokosriekstu tas ir tik garšīgi. Tas ir kā kokosriekstu karīs, tikai mums pietrūkst apmēram 1000 sastāvdaļu. Tagad mēģināsim šo sievas mātes zivi. Redzēsim, kā garšos. Mēs to jau atvērām. Pamēģināsim. Sievas mātes zivs. Ak, Dievs! Es domāju, ka sievas māte ar šo būtu diezgan apmierināta, puiši. Es to nesaku tikai tāpat vien. Tekstūra ir pavisam citāda nekā triggerzivī. Šī ir kā parasta zivs, kas viegli dalās gabaliņos. Ar to viss ir kārtībā. Triggerzivī ir daudz vairāk gaļas. Mums paleicās, ka mēs šo nošāvām. Jo, ja mēs būtu dabūjuši tikai to vienu zivi, ar to nepietiktu ēdiena. Tās zivs ir vienkārši neticama. Bet mēs nevaram aizmirst arī par gliemežiem, ko savācām, puiši. Tagad mēģināšu atvērt šo branguli, ja spēšu. Tas sasodīti lauž koraļus. Lūk tā. Labi, pamēģināsim to apēst. Tur ir nedaudz čaulas. Gliemeži vienkārši nav labi. Šoreiz pieturēšos pie zivīm, puiši. Tie gliemeži vienkārši neder. Labi, ir pienācis brīdis. Mums viss jāsapako un jānes atpakaļ uz klinti, kur mums jāpaliek pa nakti. Mums izdevās iekurt uguni, pagatavot ēdienu un dabūt nedaudz šķidruma, lai varētu turpināt. Bet mums jāatgriežās pie klints, lai tur pārnakšņotu. Tas ir izaicinājums. Labi, ejam prom no šejienes. Nodzasīsim šo uguni. Ejam. Es patiesi esmu satrieks, puiši. Es mēģināju atrast komangu, lai kopā ar mani apēstu to zivi, bet viņš vienkārši pazuda. Es domāju, ka viņam bija diezgan daudz darāmā, laikam ar savu lauksaimniecību un visu pārējo, tāpēc, kad zivs bija gatava, viņu vairs nevarēja atrast. Bet jebkurā gadījumā, Komang, ja tu kaut kā redzi šo video, tu esi īsts leģenda. Un jā, liels paldies, ka palīdzēji man iekurt to uguni. Es mīlu Indonēziju, es mīlu jūs cilvēki. Paskatieties uz to tagad, puiši. Saule tikko ir norietējusi aiz horizonta. Te ir vienkārši neticami skaisti. Tikai es un jūs, tā mēs te pavadīsim nakti. Paskatieties uz sikspārņiem, draugi. Jūs varat redzēt visus šos sikspārņus šeit. Visi tie sikspārņi vēlāk izlidos, kamēr mēs gulēsim. Es droši vien par to aizmirsu. Cerēsim, ka es nedabūšu trakumsērbu. Paskaties uz viņiem visiem. Viņi visi nāk ārā. Skaties uz viņiem. Viņi kā pa piltuvi nāk ārā no šīs salas. Tur ir miljoniem, paskaties uz debesīm tagad.
Tie visi ir sikspārņi! Ak, vai! Viņi sāk lidot man virsū! Viņi burtiski lido man virsū! Viņi tagad lido ļoti, ļoti tuvu man. Labi, es iegājuši noliecos, jo pat nezinu, vai šeit Indonēzijā viņi ir trakumsērgas potes. Ja mani kāds no šiem puišiem trāpīt, ar mani būtu cauri. Labi, te mēs pavadīsim nakti, puiši. Mēs šobrīd esam uz šīs klints, tur ir sikspārņu ala. Bet paskatieties uz krāsām šobrīd. Tas ir vienkārši skaisti. Ir kaut kas īpašs tajā, kad esi te dabā un guli pašā nekurienē. Dažreiz tas ir nedaudz biedējoši, bet es esmu pie tā pieredzis, un man tas patiešām patīk. Jūs, puiši, esat vienīgie, kas man tiešām palīdz turpināt. Šeit Indonēzijā tas izklausās slikti, bet man īsti nav draugu. Apkārt nav neviena, kas runātu angliski, tā kā es tāpat šeit esmu viens pats, tāpēc jūsu atbalsts man visu laiku ir ļoti svarīgs. Jā, tas ir tas, kas palīdz man turpināt. Tātad, es uzvilkšu savu tēkraklu, sagatavošos naktī, atradīšu kaut kādu akmeni, pret kuru varam atgūties, lai nesaskrāpētu muguru. Un jā, šeit mēs arī paliksim pa nakti, kaut kur uz šīs klints. Es tieši tagad uzvelku savu tēkraklu, puiši. Es gatavojos gaidāmajai naktī. Vismaz tas pasargās manu muguru no visiem šiem asajiem akmeņiem, vēlāk no odiem un arī uzturēs mani siltu visu nakti. Tā kā jā, tas būs ļoti noderīgi. Labi, es domāju, ka nekad neesmu gulējis sēdus, bet šķiet, ka šī nakts būs pirmā reize. Ak, mans dievs, puiši, nezinu, vai jūs mani tagad dzirdat. Es pieņemu, kad ir ap pusnakti vai 1 naktī. Es šeit vispār nevaru izgulēties. Tas ir smieklīgi. Šie akmeņi man lauž muguru, un es vienkārši nevaru atrast ērtu pozu. Bet droši vien līdz rītam palikušas tikai dažas stundas. Tiekamies drīz, puiši. Ak, mans dievs, vecīt. Labrīt jums, puiši! O, paskatieties uz šo. Var redzēt, ka saule šobrīd lec pāri horizontam. Patiesībā šodien ir diezgan drūms, vecīt. Ļaujiet man jums kaut ko pastāstīt. Mana mugura šobrīd ir pilnīgi nogurusi, bet mēs tomēr to esam paveikuši. Mēs esam izdzīvojuši bez ēdiena, bez ūdens un bez pajumtes tieši šeit uz šīs klints sienas. Un es tagad tieku prom no šejienes, puiši. Ja jums patika šis video, lūdzu nospiediet patīk un abonējiet. Tas tiešām daudz nozīmē, un tas man palīdzēs atļauties muguras operāciju pēc šī piedzīvojuma. Tiekamies nākamajā trakajā piedzīvojumā ar mīlestību. Šihu!